tomēr izdevās. Līdz finišām tie, kas šobrīd vēl brauc, tad mēs viņiem uzgavilēsim, ka viņi iebrauks. Bet visi, kas šobrīd ir atbraukuši vai ir tuvāk šai skatuvei, droši nāciet tuvāk, jo šeit tūlītās arī sāksies velotriālu paraugu demonstrējumi. Mēs tagad sanākam šeit tautu. Izskatās ļoti neaktīvs. Kā mēs var ne tikai braukt ar riteni, var pārvietoties. Varētu bišķi uztaisīt vairāk vietas, lai Marekam ir. Marek, pabrauc bišķi uz priekšu, lai cilvēki redz. Tā, nu Mareks var pārvietoties ar priekšo riteni par rīci, piemēram. Elementāri. Šito noteikti jebkurš ir mēģinājis ar parasto divriteni. Mareks var pārvietoties arī ar aizmugurē riteni. Un ja mums izskatās, ka sanāk, mēs varam arī paaplaudēt. Pareizi, pamēģinām, ja? Nu bišķi vairāk, nu cilvēks cenšās tiešām. Jā, omāk. Vai šeit, varētu teikt, ne Rīgā, bet Krasmalā visi māk braukt ar riteņiem. Kurš māk? Ok, nu, kurš māk braukt ar riteni? Reku, jālai cilvēki, māk braukt ar riteni? Jā. Nu? Labā. Kaut kā izskatās, ka nav mācējis nekad braukt ar riteni. Paras ritens, nu? Nē, nu, kā tu domā, kā būs? Nu, labi, ar aplausiem mēs jūs sagaidām un viņš mēģinās braukt. O, īpaša kaut kā pieeja viņam ir. Kā vārds tev ir? Ģirtam mēs varam arī starp cik izskatās, ka ritens ir ļoti pieskaņots ģirtam, ne? Un īstenībā, godīgi sakot, es Ģirtu pazīstu, un mēs īstenībā, es no viņa bērna paņēmu riteni, un viņš mājās trenējas, bet šodien nesanāk galā. Skaidrs, māca riteni jūs nemākat, vai tomēr mākat? Tagad klāt. Ne visam mierīgi. Opā! Nenocēties ar āmočo. Tā ir Magdai balva no kompānijas Bosch. Jā, un vēl paliek Tirzniecības centra spīdzējušākais dalībnieks Edgars Račis. Lūk, paldies, Baivalo maratona dalībnieks. Nu, izskatās labs būs, ja? Nu jā, protams. Cik tad maratona jau bijušās sacensības godalgoto vietu ieguvējiem? Piemiņas foto, un tad jau laikam būs jākorķē vaļā. Cits jau laikam nekas neatliek. Te vai ne? Un smukas bildes taču arī iznāks galu galā. Būs ko atcerēties pēc tam. Jo ne jau bieži tādas uzvaras gadās. Un tā uzmanība fotokamerām, televīzijas kamerām. Tiek laistīts pirmais šampānietis šodien. Būs jau unas meiteņas šodien ātrākās bijušas savas klasē. Lelda Ardava, Lija Laizāne un Elīna Saukā. Suminām, aplaudējam, gavilējam ātrākajām dalībniecēm tautas klasē Rīgas velomaratonā. Vietu izcīnīja NN Sporta Velo klubs, jeb Velo Club komanda, ja izrunājam šo nosaukumu angliski. Velo klubs un Velo servis. Šīs bija 3 ātrākās komandas tautas klasē. Un
tāls ceļš mērojams vēl mājup. Lija Laizāne, Arta Beitāne un Kitī Kauliņa ātrākās junioru šodien tautas klasē. Jaunieši! Jā, no paša Romāna Vainštēna balvas saņem. Jaunieši, aplaudējam vēlreiz! Nevarēs tagad rokas mazgāt ilgi. Dāra Natālija Zafatova uzvarētāja jauniešu konkurencē. Otrajā vietā Elīza Oša Večenā. Jauniešu konkurencē tautas klasē. Super meitenes tā turpināt. Novēlamies panākumus arī nākamajos lielajos mačos. Tur aplaudējam ātrākajiem senioriem senioru 1 grupā. Māris Kalējs, Guntārs Deits un Edvīns Reinholds. Ātrākie braucēji šajā grupā. Oskars, Vents un Gunārs. Ātrākie senioru 2 grupā. Rīgas velmaratonā tautas klasē. Paldies, kungi! Paldies! Un turpinām pabalvošanu. Aplaudējam ātrākajiem veterāniem, kuri brauc. Jānis Bruzinskis 3. vietā. Nu, nekas, atdosim to balvu kaut kā drusku vēlāk, 99. gadam. Tātad vēlreiz ātrākie mūsu zēni Dāvis Perševits, Tomas Kārlis Iljenko un Nils Ķelderis. Suminām ātrākos zēnus tautas klasē. 2. vietā Marika Butkeviča. Velomaratonā tautas klasē. Jā, paldies, meitenes, paldies visiem, kas aplaudēja. Paldies visiem, kas atbalstīja. Un vēl jāapbalvo ir ātrākie. Skaists, pārliecinoši. Finišēja lepnā vientulībā. Apsteidzot savus konkurentus ļoti pārliecinoši Alfa Baltika komandas braucējs. 2. ātrākais Viesturs Lukševīts. Dalībnieks dubult uzvara. Šai komandā iekļuva un tiek aicināti šeit uz skatuvi Kristofers Rācenājs, Oļeks Meļeks un Indulis Bekmanis. Šāds olimpiskais sešnieks Rīgas velomaratonā. Visi 6 šodien ātrākie Rīgas Grand Prix velomaratona dalībnieki. Indula Bekmani lūdzu skatuves vēl. Es jau iepriekš nosaucu veldzēties šajās šampaniešu putās, kuriem nav bail no lipīgā saldanā šķidruma nākat tuvāk, bet izskatās, ka iztērē šo šampanieti viens ar otru tur cīkstoties uz piedestālu.